Esiet sveicināti, dārgie skatītāji, FC Nikers atbalstītāji. Jauns koncepts, FC Nikers studija pirms visām mājas spēlēm, kurā kopā ar jums būšu es, Niklaus Darons, un man blakus Arturs Liepiņš, kādreizējais Nikers spēlētājs. Jā. Spēlētājs pagājušā sezonā arī kapteinis bija. Arī kapteinis, jā. Varbūt tad varam šo studiju lēnām iesākt ar to, kādēļ tad Artur tu atrodies šeit, nevis iesilties kopā ar komandu. Daudz, kas šogad dzīvē pamainījās, īsti neatrodu vairs laiku kopīgiem treniņiem, bet nesaku, kad esmu pavisam atmetis, uztur sev fiziskajā formā un tad jau uz priekšu redzēsim. Jā, bet šī sezona izskatās, ka bez manīm Nikers. Protams, žēl mums to dzirdēt, par to, kad jau vēlāk parunāsim, ko tas izmaina sastāvā, bet galvenais ir tas, ka studiju mēs esam veidojuši tādēļ, lai aprunātos par gaidāmo spēli, protams, arī par visu Optibet telefutbola virslīgu un visām citām telefutbola aktualitātēm. Bet, protams, sākumā ķersimies klāt šīs dienas spēlei. Vēl pirms pašas spēles sākuma gribu arī mūsu skatītājs iepazīstināt ar to, ko Kuldīgas sporta hallē ir iespējams saņemt, nākot uz FC Nikers mājas spēli, šādu skaistu bukletiņu. FC Nikers komandas bilde, aizmugurē visi komandas spēlētāji, kurā vairāki jauni uzvārdi mums parādījušies. Arī Artur, tu teici pirms spēles, ka vēl jāmācās uzvārdi jaunajiem. Kā tev varbūt izskatās mūsu komandas sastāvs tagad sezonas sākumā, cik varbūt perspektīvas tas ir? Pēc manām domām ir diezgan perspektīva, jo jauni čaļi ir, arī papildinājumi. Zinām, no Tukuma puses ir arī. Un es domāju, ka ar progresu šo sezonu, ar progresu atšķirībā varbūt no pagājušās sezonas. Jā, tad bukleta iekšpusē arī ir pāris lietas, tās gan jums uzreiz neatklāšu, gaidīsim visus uz visām FC Nikers mājas spēlēm. Šogad arī FC Nikers kiosks Kuldīgas sporta hallē atrodas, tā kā iespēja iegādāties dažādu FC Nikers fanu atribūtiku, bet vēl pirms ķeramies klāt šīs dienas spēlei, izdevās man pirms spēles aprunāties ar mūsu komandas vārdsargu Arturu Cīruli. Paskatīsimies interviju. Jā, šādi Arturs Cīrulis pirms spēles. Galvenais, tas, ko viņam arī jautāja, ka viņš ir viens no tiem spēlētājiem, kurš ir šķiet no pašiem pirmsākumiem FC Nikers rindās bijis līdzīgi. Tāpat arī kā tu, paskatoties šīs dienas sākuma sastāvu, Arturs Cīrulis mums vārtos sāk šo spēli. Un tad pārējie spēlētāji sastāvā Rihards Ponomarijovs, Kristaps Jansons, Kristis Krūmiņš, Edvards Ošis. Kas tev varbūt sakāms par šo sākuma sastāvu, jo tieši tas, ko Artūram prasīja, viņš pašlaik sākuma pieciniekā vienīgais, kurš ir bijis FC Nikers pašā sākumā. Mums vēl Rihards Ponomarijovs, arī Kuldīgas futbola skolas audzēknis. Izstāsta, ka Nikers ir laika gaitā pārmainījušies no tāda sastāvu uz pieredzējušajiem kuldīdzniekiem.
uz jauniem, varbūt jau pat no citām vietām spēlētājiem. Bet tas jau laikam likumsakarīgi, ne? Es teikšu, ka jā, likumsakarīgi, un ja kāds skatītājs varbūt atnāk un tagad paskatās startu piecinieku, viņam varbūt liktos vispār, kas šeit notiek, kad daudz jauni uzvārdi. Bet, kā Artūrs arī minēja intervijā, tad džeki ir jauni, džeki ir gatavi, izgājuši to pirms sezonas ciklu, tā kā viss kārtībā, tur viss strādā. Jā, tas arī, liekas, jā, jo vairāk tie jaunie spēlētāji, jo vairāk katrs sev grib pierādīt. Ir īpaši tagad ar mums arī pirms sezonas pašas izlases sasaukumā bija nacionālās izlases sasaukumā gan Artūrs Cīruls, gan Edvards Ošis. Arī vēl viens mūsu tukumnieks Rolands Leja arī bija, bet viņam trauma gan spēlējot izlases treniņu nometnes tādā pārbaudas spēlītē, tā kā viņš pašlaik vēl uz nenoteiktu laiku ir ārā no sastāva, bet pārējie visi, manuprāt, mums zināmi spēlētāji. Par to jau arī pieskarsimies mazliet vēlāk. Ko tad varam sagaidīt varbūt no Jēkabpils, Artūr? Noteikti tev jāprasa kā spēlētājiem. To es daudz spēlējis pret Jēkabpili. Redzu arī šodien Ričards Raščevskis pašlaik gan nav vēl sastāvā. Zinu, ka viņam ļoti labi veids dali otrajā līgā. Tur viņš bombardieris ir daudz vārtus, kā varbūt ir spēlēt pret Jēkabpili šos telefutbola virslīgas laikā, kad varbūt Jēkabpils vairs nav tā Jēkabpils, kas bija 3-4 gadus atpakaļ. Es teikšu tā, ka pagājušā sezona, manuprāt, diezgan līdzvērtīgi. Gan mēs mājās ar viņiem nospēlējām līdzvērtīgi, lai gan pie viņiem ir kaut kā mazliet grūtāk. Mums tas viņa segums un tā zāles īpatnības varbūt nedod mums priekšrocības, bet viņiem ir uzvārdi, viņiem ir, kas visu laiku bijuši ir zāles futbola apritē un tā kā gaidām ir sīva cīņa. Jā, protams, par tiem uzvārdiem, kas viņiem sastāvā, to katrs telefutbola fans noteikti zinās. Viņus varam arī nosaukt sākuma sastāvu. Jēkabpils lūšiem Alens Daniels Sprukts sāks vārtos, Aigars Bondars atstāts rezervē, tā kā pagājušajā gadā Aigars Bondars bija pirmais vārtsargs Jēkabpilī ar savu lielo pieredzi. Tad šogad redzams sāk vēl no rezervistu soliņa Aigars Liņas, Rolands Putāns, Egils Jegorovs un Maksims Potlovs. Visi ļoti labi zinām telefutbola spēlētāji, tā kā sāku piecinieks ļoti spēcīgs. Tad rezervē tur ir arī pāris jaunie spēlētāji un arī vairāk pieredzējuši spēlētāji. Bet arī gribēju pieskarties tam, kāpēc varbūt Jēkabpilī labāk veicās reiz mājas spēlēs, laikam tas ir tas zāles faktors. Atcerieties, Jēkabpils zāle, viņiem ir tieši vārti, uzreiz arī siena aiz vārtiem, tā kā tas liekas mazliet, ka laukums ir tāds šaurāks, bet kā varbūt tev kā spēlētājiem es zinu, daudz ir arī sūdzējušies, ka Kuldīgā grūti spēlēt. Mums kā vienīgai komandai visā virslīgā ir šis segums, šis mākslīgais, kas nav teju grīda parkets. Kā varbūt tev kā spēlētājiem arī sezonas laikā nebija grūti adaptēties no laukuma uz laukuma? Teikšu, ka bija, jā. Tur, kur ir tā saucamais parkets segums, tur mums tā tieši bumbas kontrole ir daudz savādāk. Bumba vairāk varbūt slīda, varbūt cits ātrums ir. Un kā zinām, šeit uz tiem mazajiem centimetriem laukumā tas daudz ko ietekmē. Jā. Un priekš mājas komandas mēs jau šeit esam pieraduši un pretiniekiem varētu būt diezgan sarežģīti. Jā. Vēl paskatoties atpakaļ iepriekšējā spēle, FC Nikers, kā zinām, šī jau otrā spēle sezonā, Jēkabpilī gan pirmā, ar šo spēli viņi sāk savu sezonu. FC Nikers pagājušajā gadā bija izbraukumā pie RFS Futsal, tur gan smags zaudējums, 12-3 spēle noslēdzās, bet varbūt bija kaut kādas labās lietiņas, ko tu redzēji jau iepriekšējā spēlē, kuras varbūt paspīdēs mums arī šodien. Jo, man bija viena lieta tā, par ko es jau ļoti priecājos pagājušā sezonu. Edvards Ošis. Es domāju, varat atcerēties šo vārdu, kamēr šis mūsu jaunais spēlētājs turpinās iet uz telefutbolu. Es domāju, liels lietas redzēsim. Pagājušajā gadā martā U19 telefutbola izlases sastāvā Edvards bija viens no vadošajiem spēlētājiem uzreiz aiz Daniela Fogela, kurš pašlaik jau Rīga FC sastāvā spēlē. Tā kā Edvardam liels potenciāls. Otrais vārtu gūms. Nevaram gan pašlaik parādīt tieši tos vārdus, bet ja kāds grib specifiski var atgriezties atpakaļ pie FC Nikers otrā vārtu gūma, Edvards Ošis ar savu ātrumu apspēlē Edgaru Tarakanovu. Jā, rezultāts bija liels, rezultāts starpība bija liela, bet
tika garām Tarakānovam, kurš arī uzskatāms viens no jaunajiem tālfutbola talantiem Latvijā. Tā kā, tas ir viens tāds, ko es gaidu. Edvards arī šodien ir pamatsastāvā. Varbūt tev ir kāds spēlētājs vai varbūt kaut kas no komandas, ko gaidi? Es laikam arī izcelšu Kristapu Jansonu. Man pagājušajā gadā patika viņa tā eksplozivitāte, tas ātrums, tas cīņas spars. Bet, protams, Edvards arī viņš jau ar U19 izlasi ir iegūst kaut kādu pieredzi, kaut kādu vairāk ir adaptējies. Nav tik liels stress varbūt. Un kā pirms tagad satiekot viņu ģērbtuvēs, tad var just, kad viņš ir tāds mazliet jau nobriedušāks pa to gadu. Tā kā es domāju, atkal tas jauniešu faktors, jaunība, jā. Jā, arī Kristaps Jansons arī pievienojas pagājušajā gadā FC Nikeras komandai kaut kur sezonas vidū. Arī viens no spēlētājiem, kurš nav kuldīcinieks, bet tā jauda viņam fantastiska. Un es domāju, uz šiem spēlētājiem arī varam būvēt komandu. Varbūt vēl varam aprunāties pirms spēles par mūsu galveno treneru Vitāliju Voskānu. Vitālijam jau būs otrā pilnā sezona. Cik saprotu, ir līdz sezonas beigām norunāts, ka Vitālijs šeit paliks. Pievienojās viņš FC Nikeras virslīgas pirmajā gadā. Puses sezonā mums šie pāris spēles bija aizvadītas. Un tad Vitālijs pārņēma galvenā trenera amatu. Kā varbūt tu, kā spēlētājs, vērtē šo treneri un ko viņam ir izdevies sasniegt ar FC Nikeras? Treneris ar plašu tādu skatījumu. Viņam vairāk ir nosliece, bet tas ir pozitīvā ziņā tādu ilgtermiņu plānu. Viņš gribētu, lai ir stabils kodols komandai. Runas bija par 4 gadus, 5 gadus, bet attiecīgi no sezonas uz sezonu kaut kas jādara ir un jāpilnveidojās. Un, protams, kaut kādi spēlētāji jau ir palikuši, nevis kaut kādi, bet lielākā daļa jau ir palikusi. Un tagad ir pienākuši atkal jauni klāt. Un es tikai teikšu pozitīvo, jā, kā futbola speciālists viņš ir ļoti labs. Jā, es domāju, tas ir tā viņa vīzija ir. To es arī esmu dzirdējis par šo stabilitāti komandā. Redzot, kā viņš audzināja TFK Rēzeknes spēlētājus, kā tur klubs turējās kopā. Tur, protams, bija mazliet vieglāk to izdarīt. Šeit mainās mums komanda, bet prieks arī, ka Vitālijs kustās arī uz priekšu. Saprot, atļauj arī tev, piemēram, izlaist sezonu. Ņem jauns spēlētājs, vairāk pieredzējuši FC Nikeras spēlētāji šo sezonu nav redzami pieteikumā, bet mums ir jaunie un Vitālijs ir gatavs ar viņiem startēt. Pāris minūtes mums palikuši līdz spēles sākumā. Gribu arī pieskarties visam virslīgas čempionātam. Šī otrā kārta jau pa pusē ir aizritējusi. 2 spēles ir notikušas. Vakardien lielais Rīgas derbijs un pēc tam arī vakarā spēle Madonā jaunā FK Raba, FPA. Slipsītra FPA tikās ar madoniešiem. Man laikam pat šī dienas otrā spēle likās spraigāka. Gribu prasīt tev, vai skaties Rīgas derbiju un kurā Rīgas pusē tu varbūt nostājies kā tālfutbola fans? Derbiju skatījos, vai kādā pusē nostājos, laikam nē. Man patīk tā izaugsme, kas arī iedod virslīgas turnīram kā tādam izaugsmi, jo ir spēcīgi šie abi klubi, ko mēs redzam pēc jauniem uzvārdiem, leģionāriem, bet tā Rīgas dominants gribētu teikt, kad ir diezgan pārliecinoši. Jā. Tas jau man arī daudz man ir teikuši, arī, kuri seko līdz tālfutbolam, ka čempionāts nav skatāms, 2 komandas savā starpā cīnas. Tad es visiem vienmēr pasaku, pastieties uz Optibet virslīgu. Tieši tas pats notiek, gan Rīga ar RFS cīnās par titulu. Protams, lielajā Optibet virslīgā mazliet savādāk. Otrā, 3., 4. vieta vēl cīnās par Eirokausiem. Tālfutbola virslīgā tikai pirmā komanda tiek uz Eirokausiem čempioni. Tā kā tālfutbolam ir tikai viens klubu čempionāts Eiropā. Tā kā tas mazliet atšķirīgs no lielā futbola. Bet vakara spēle Madona pret FK Raba FPA. Gribētu teikt, FPA komandas vadība sezonas prezentācijā mazliet neslavēja sev tik daudz. Nezinu, vai skaties, arī Zigmunds Darons piedalījās no FC Nikeras. Tur pieminēja, ka jauna komanda, telpu futbolu neesam daudz spēlējuši. Skatīsimies, kā ies. Madona uzvarēja pirmajā spēlē, tā kā čempionāts arī solās būt interesants. Vakarā bronzas sērijas atkārtojums.
Kā tev varbūt šīs abas komandas, FK Salaspils un FK Nīca, arī liekas dzīvo uz šo stabilitāti, kas varbūt mums mazliet pietrūkst? Kā tev to malas izskatās? Nu, šis būs interesants mačs. Tādā ziņā, ka arī abas komandas ir tādas ar cīņas sparu. Vienmēr arī mums Nikaram, vienmēr ar viņām ir tādas sīvas cīņas. Un jā, kā jau tu teici, bronzas fināls bija pagājušajā gadā viņu starpā. Un es domāju, būs interesanti. Jā. Tur jābūt interesantām lietām. Labi, sākam jau lēnām gatavoties FC Nikers pirmajai mājas spēlē pret Jēkabpils Lošakalnas komandu. Tad mēs nelielā reklāmas pauzē tiksimies ar mani jau komentējot spēli, bet Arturu Liepiņu jau satiksiet nākamajā mājas spēlē, kad mums būs nākamā studija. Paldies, Artur, par šo pirmo studiju. Tad jau tiekamies tūlīt pat spēlē. Vislabāk!